Kāpēc tu mūs atvilki uz šejieni, Ketī? Jo Silvija atrada to zīmējumu 5 meitenes ap spoguli, un viņām sejā tie smaidi. Tas nav normāli. Man nepatīk šeit smirt pēc vecām zeķēm un putekļiem. Tas spogulis kustās. Es nopietni saku, viņš elpo. Viņas mūs sauc. Ko tu teici? Viņa saka, atnāciet, atveriet. Viņas dzīvo spogulī. Kā? Kāpēc mēs vēl skatāmies uz to? Mums jāiet uzreiz, kāpjam lejā, lūdzu. Es redzu sevi, bet mana mute kustās, kaut es neko nesaku. Neskatieties spogulī, skatieties tikai uz mani. Viņas dusmojās. Krienam, uzreiz lejā! Melānija, turoties man aiz rokas! Viņas mūs vajā, viņas seko man sapņos. Šonakt viņas stāvēja pie manas gultas. Viņas nevar iziet ārpus spoguļa. Mums vienkārši jāsagaida rīts. Nē, viņas katru nakti paņem vienu no mums. Vai jūs nepamēnījāt? Spogulī tieši 4. Silvijas vairs nav. Es redzēju viņu spoguli. Viņas mainīja, bet acis raudāja. Kas mums jādara? Šeit rakstīts, lai aizvērtu spoguļu durvis, nepieciešams 5 dvēseļu pieskāriens, asins, gaisma un klusums. Es to nedarīšu. Asinis? Tu esi traka. Tu gribi viņā pievienoties? Mēs to darām. Mēs beidzot to izbeigsim. Kāpēc viņas smaida? Viņas izskatās priecīgas. Es nevaru, piedodiet. Justīne, nē! Justīne! Viņas tagad ir 4. Mēs esam 3. Jūs kavējāties. Vēl tikai 2. Tad mēs būsim pilnas. Mēs nevaram uzvarēt. Viņas ir daļa no mums tagad. Mēs viņas atmodinājām. Tad mums jāiet otrā pusē. Mums jāiet pakaļ viņām. Bet kas notiks, ja mēs kļūsim par viņām? Varbūt tas jau ir noticis. Tagad mēs visam esam mājās. Un jūs arī nāksiet. Vai tu dzirdēji to? Nē, es tikai redzēju, kā tu smaidi. Mēs nevaram vairs atlikt. Viņas paņēma Justīni. Mēs paliekam mazākas. Un spogulis kļūst stiprāk. Es jūtu, it kā kaut kas skatītos ar mani. Es dzirdu viņu balsi. Viņas saka, ka mēs esam nepilnīgas. Viņas grib spēlēties. Viņas teica, ka man būs jauna istaba bez durvīm. Ko tu runā, Silvija? Viņas teica, ka jūs vairs turam nevar. Viņa smējās. Viņa dejo. Nē, turieties kopā! Silvija, nāc pie manis! Kaut kas mani tur, viņas velk mani, neļauj viņām. Melānija! Viņas ir skaistas, viņas spīd. Silvija, nedrīkst skatīties uz viņām! Viņas ir mēs. Viņas vienkārši izkusa kā dūmi. Nē, viņas neizkusa. Viņas tagad ir otrajā pusē. Cik mēs vēl spēlēsim šo spēli? Līdz mēs atradīsim, kā viņas atmodināja un kā tās iznīcināt.
Mēs tagad iesim mūžīgi. Viņas paliks un jūs nāksiet.